Mani bērni, Roberta un Emīlija Markus. Šis ieraksts top 2025. gada 6. janvārī. Es nezinu, kā jums klājas, taču par to domāju dienu no dienas. Man nav iespēja jums šos jautājumus uzdot tā, lai jūs to dzirdētu manā klātbūtnē, tāpēc es to daru šādā veidā. Un tā kā man nav iespēja dzirdēt stāstus no jums pašiem par jūsu pieredzi, to, kā jums klājas, tad vismaz, lai jums būtu zināms, es pastāstīšu ko tādu no savas dzīves, no tiem notikumiem, ko man nebija iespēja jums pastāstīt laikā, kad jūs bijāt vēl pavisam maziņi. Tagad laiks ir pienācis, jūs esat mazliet paaugušies, un jums tas būs ar katru nākamo gadu arvien saprotamāks. Kad man bija apmēram 15 gadi, es iegūtu ticību Dievam. Drīz pēc tam, pēc savas labākās sirdsapziņas, es iesaistījos dažādās, kā pasaulē to sauc, sabiedriskās aktivitātēs. Es devos uz dažādiem bērnu namiem. Es devos uz pansionātiem, slimnīcām un citām vietām, kur cilvēkiem bija vajadzīgs vismaz kāds atbalsts. Es darīju to, ko varēju paveikt tajā vecumā, un pēc tam turpmāk, gadu no gada, turpināju īstenot arvien jaunas un jaunas iniciatīvas pēc sava paša gribas un izvēles. Šur tur arī iespējas man deva citi cilvēki, kuri bija tā laika mani, kā es uzskatīju, draugi vai vismaz paziņas dombiedri. Dažkārt es arī devos līdz kādam mācītājam uz cietumu, lai runātu tur ar cilvēkiem, kuriem klājas grūti, kuri nonākuši nelaimē, un klausījos arī, kā to dara citi, cenšoties kādu palīdzības vārdu sniegt viņiem. Bet šoreiz vairāk es pastāstīšu tieši to, kas bija saistīts ar bērniem, darbs, kas bija saistīts ar bērniem. Tam es savā dzīvē veltīju savas dzīves lielāko daļu, darbs ar bērniem un arī ar ģimenēm. Es ļoti bieži tajā laikā un arī pēc tam, kad man bija pāri 20, apciemoju dažādas ģimenes. Es ar viņiem runājos klātienē. Bieži vien man sarunas bija, kā to saka cilvēku pasaulē, viens pret vienu. Un es sarunājos un dzirdēju daudzus stāstus, gan no cilvēkiem, kas bija tā laika mani vienaudži, gan no cilvēkiem, kura mūžs bija jau dzīves otrajā pusē un pāri pat 90 un vairāk. Viņi katrs man stāstīja savus stāstus. Bet īpaši atmiņā man ir palikuši tieši tie stāsti, ko uzticēja bērni. Arī bērni, ar kuriem es strādāju futbola komandas ietvaros, ko arī pats izveidoju, nodrošinot sportiskas, veselīgas aktivitātes puišiem un meitenēm, lieliem un maziem, kā arī pats ar sportu nodarbojos kopš bērna kājas. Un notika, kad klausījos bērnu sacīto, jo sevišķi tad, kad viņi runāja individuāli un kad bija sarunas vienatnē, tad viņi atklāja to, kas viņiem ir uz sirds. Viņi atklāja to, kā jūtas šai pasaulē, un man nācās bieži dzirdēt to, ka pat savās mājās viņi jūtas nesaprasti, nesadzirdēti. Kopš tiem laikiem es centos veidot un organizēt dažādas aktivitātes bērniem un ģimenēm, bērniem un viņu vecākiem. Tie bija dažādi kultūras pasākumi ar dziesmām un sarunām piepildīti. Tapa arī laivu braucieni, pārgājieni, nometnes, brīvdabas nometnes, kur
dažādi cilvēki no dažādām vietām Latvijā un ne tikai no Latvijas brauca, piedalījās un bija kopā. Un atceros ļoti labi to, ka pat tajās reizēs, kad vecāki, kuri nevarēja būt darba dienās kopā ar saviem bērniem nometnes norises laikā, viņi ieradās sestdienā vai svētdienā, un pat tad es pamanīju, ka daudziem lielākajai daļai nenostrādāja sirdsapziņa, lai pavadītu laiku kopā ar savu bērnu vai bērniem. Viņi labprātāk pavadīja laiku kopā ar citiem tētiem un mamām, un lai gan bērni viņus uzrunāja un aicināja iesaistīties, ievēroju, ka atsaucība bija, maigi sakot, niecīga. Un lūk, šādā pasaulē mēs dzīvojam, kur cilvēku vairākums savējos nedzird. Diemžēl mani bērni, es šo piedzīvoju arī esot to laiku, kad nācās būt kopā ar jūsu mammu, ka arī viņa jūs dzirdēja tikai tik, cik jūs atceraties. Un šo sakot, es nekādā veidā necenšos ne pazemot viņu, nedz arī atgādināt tās sāpes, kurām jūs cauri gājāt, kad tikāt ignorēti un nesadzirdēti. Tai pašā laikā atceros to, kad man bija sarunas ar jums, un dažkārt arī pat vēlu vakarā, kad tās pārtapa vakara pasaciņā, ko tu, Emīlija, un tu, Roberta, šad un tad savā veidā pēc tā jautājāt, klausījāties. Es atceros, kā jūs sajutāties. Jūs sajutāties mīlēti, dzirdēti. Un vēl jau vairāk tad, kad atceros tieši to Emīlija sacīja, kādus vārdus un kādu ideju ierosinājumu kārtēji pasaciņai, tad šī pasaciņa, vakara stāsts, pārtapa par turpinājumu. Tā jūs un es, mēs kopā veidojām savu stāstu. Diemžēl mums šo stāstu, mūsu dzīves stāstu pārtrauca ļoti cietsirdīgi cilvēki 2020. gada decembrī. Un ir pagājuši jau vairāk kā 4 gadi, kopš tas turpinās. Taču es jūs meklēju, un kā jūs būsiet pamanījuši, es ticu, ka jūs būsiet pamanījuši, ka es laiku pa laikam uzrunāju jūs. Tāpat arī citus bērnus, kam šai pasaulē neklājas, ne tuvu viegli. Es uzrunāju gan bērnus, gan vecākus, un aicinu arī šajā reizē ikvienu, kam vēl ir pieejami savējie, nepaiet viņiem garām. Sadzirdēt vienam otru un šādās attiecībās saglabāt līdzsvaru. Nevienam nav jāupurējas otra labā, nevienam nav jākļūst par otra kalpu vai vergu, nē. Tās attiecības, kuras ir patiesi tīras, nesautīgas un skaistas, saglabā līdzsvaru itin visā. Ir kāda grāmata, kurā ir sacīts, ka svētīgāk ir dot nekā ņemt, un tā ir Bībele, taču es piebildīšu. Arī šeit ir nosacījums. Lai būtu iespēja dot, ir arī jāsaņem. Lai būtu iespēja dalīties vairāk nekā saņem, ir arī daudz jāsaņem. Tas, ko mēs saņemam garīgi, tas, ko mēs saņemam materiālā veidā un citos veidos, tie ir dažādie līmeņi, taču neviens cilvēks nedrīkst ignorēt to, ka viņam ir ne tikai iespējas dalīties, bet ir arī vajadzība saņemt. Tā arī jums, mani bērni, ir šī vajadzība saņemt. Un man jūsu tētim ir daudz ko jums dot. Šis ir laiks, kurā ilgstoši tas man ir liegts, taču es jūs meklēju, turpinu meklēt. Un ticu, pienāks diena, mēs satiksimies. Un tad, svētīgāk ir dot nekā ņemt, tiks piedzīvots arī mūsu dzīvē, ka mēs cits ar citu varēsim dalīties tajā, ko Dievs mums ir devis, mūsu sirdsapziņā. Lai jums ir mierīgs šis laiks, es jūsu tētis, jūs meklēju, es jūs mīlu,
un par jums domāju, kā jau teicu, dienu no dienas, un arī naktīs, rītos uzmostoties. Ik vakaru, kad atkal un atkal ierunāju jums kādu stāstu. Jā, es par jums domāju. Uz tikšanos, mani bērni. Samīļojiet viens otru no manis tā, kā jūs atceraties, tas notika tajā laikā, kad es samīļoju jūs katru no sirds uz sirdi, esot mīlestībā.